Sveiki visiem! Šodienas tēma tātad pieredzes stāsts par vizualizācijām un animācijām. Līdz ar to vairāk aktuāls arhitektiem un pasūtītājiem. Par mani tātad uzņēmumā esmu risinājuma speciālists, nodrošinu dažādu informāciju par dažādām BIM programmām, līdz pat vizualizācijām un citām, kas ir saistīts tieši ar arhitektiem un citām nozarēm. Tā kā, ja būs kaut kādi jautājumi, droši sazināties pēc semināra, nosūtīšu visiem arī video materiālu, kur varēsiet atkārtoti nopauzēt kaut kādus mirkļus, ko varbūt gribēsiet redzēt detalizētāk. Tā kā droši, ja kaut kādi jautājumi par vienu vai citu BIM rīku, vai programmu, droši mani sazināties e-pastā vai telefonā. Par pašu uzņēmumu BIM Solutions skatos, ka daļa no dalībniekiem ir pazīstami, tā kā noteikti lietas kursā par mums, ko mēs darām pēdējos 10 gadus Latvijā, bet skatos, ir arī pāris jauni uzņēmumi, tad noteikti pastāstīšu, tad mūsu tā darbība ir trīs tādi būtiski virzieni. BIM rīki, kas ir programmatūra, kur mēs paši nodrošinām Latvijā arī tehnisko atbalstu, tad nozarē labākie risinājumi, kas risina konkrētas problēmas, tad līdz to mums šobrīd ir vairāk kā 20 dažādas programmas, 20 dažādi ražotāji, kuri nodrošinām BIM Solution mājaslapā, līdz to varat brīvi iepazīties ar šīm programmām, brīvi jautāt, ja kaut kādi jautājumi. Nākušais virziens ir BIM meistarklases, līdz ar to nodrošinām gan apmācības individuāli, gan grupās. Un šobrīd es šeit varētu pieminēt tādu interesantu lietu, kad ir Eiropas fonda atbalsts. Tas nozīmē, ja uzņēmumiem ir viena vai otra interesi kaut ko šogad mācīties, tad līdz maijam droši ar mums var sazināties par Eiropas naudām. Tas nozīmē saņemt 70% vai varbūt kaut kādās situācijās arī 100% atpakaļ par mācībām. Tad brīvi sazināties par jebkādām tēmām, kas jums ir aktuāls. Detalizēts arī šobrīd aktuālās meistarklases jūs varat redzēt mājaslapā. Arhitektiem ir vairāk kā 10 dažādas meistarklases, gan arhitekts, gan programmēšana, gan mākslīgā intelekta meistarklases, tā kā brīvi droši paskatāties. Un trešais virziens ir konsultācijas, koordinēšana un ekspertīze. Līdz ar to startējam visos lielajos projektos Baltijas valstīs, kur tiek prasīts BIMs, un sadarbojamies ar arhitektiem vairāk kā 10, līdz ar to startējam konkursos, nodrošinām vairāk savus BIM zināšanas, un līdz ar to palīdzam startēt šajos projektos. Tā kā ļoti plaši, būtībā pārklājam visu būvniecības nozari, no projektēšanas līdz pat BIM projektu realizēšanai. Tā kā viss, kas ir saistīts ar būvniecību, tiek darīts no 3 tādiem spēcīgiem virzieniem mūsu gadījumā. 3 izstrādājumā. Bet šodien noteikti tad vairāk par tādu pieredzi, par vienu no mūsu klientiem, kas Aivars Skagainis, tad vadošais arhitekts, kas jau ļoti daudz gadus izmanto Lumion kā vizualizāciju veidošanā, un tālāk jau tad es došu vārdu viņam, kur viņš pastāstīs, kā tad ikdienā viņš šo programmu lieto, kādi ir objekti realizēti, un nodemonstrēsim tādu pieredzes stāstu. Un šogad vispār mums tāda tēma noteikti ir pieredzes stāsts, tā kā ja kādam arī no jums ir aktuāli pastāstīt par saviem esošajiem objektiem, par programmām, ko jūs lietojat, arī droši var brīvi ar mani sazināties, tā kā šī gada laikā noteikti būs kādi 10 dažādi pieredzes stāsti par dažādu programmu lietošanu no mūsu puses, tad gan būvniecībā, gan projektēšanā, gan arī citās nozarēs. Tā kā brīvi droši sazināties, ja kāds vēlas arī nodemonstrēt savu ikdienas darbību. Došu vārdu tālāk Aivaram. Aivar, būtu labi, ja tu varētu pārņemt ekrānu. Jā, es pirms sākumā pastāstīšu, labdien! Man ir ierakstījuši, ka vadošais, tāpēc, ka es vadu projektus, tāpēc arī ir tāds nosaukums vadošais, kā es nokļuvu līdz Lumionam. Kā jau daudzi, esmu strādājis ar AutoCAD lielu savu dzīves daļu, un tad, kad sākās visas tās dišķibeles, tad viens no maniem tādiem labākajiem pasākumiem bija, ka mēs ar kolēģi Ventu Grietēnu
Mēs pārgājām uz trīsdimensiju modelēšanu, projektēšanu. Tas ļāva izdarīt kaut kādas 10 vismaz reizes vairāk un ātrāk nekā tas bija ar to pašu AutoCAD. Un kā tad bija tā trīsdimensionēšana? Notika tā, ka tu uzzīmē, sevišķi tas bija sākumā AutoCAD, tad meklē kādu, kurš varētu uztaisīt vizualizācijas, tad tu viņam aizsūti, tad viņš tev atsūta, tad tev tas nepatīk, tad nepatīk krāsa, nepatīk tur kaut kas iekārtots, un tā vairākas reizes tas tika sūtīts šurp turpu, līdz tas mazliet kaitināja, traucēja, un tad man radās doma, ka man to vajadzētu pašam darīt. Izmeklējos dažādas programmas un nonācu pie BIM Solution, kur es izgāju kursus, un kursi bija diezgan ātri. Nebija tur nekas sarežģīts, jo kas man šai programmā patika, un patīk vēl joprojām, ka viņa nav sarežģīta. Viņa ir absolūti vienkārša, bet ļoti, ļoti tāda jaudīga. Daudz ko var izdarīt ar viņu. Un tad pamazām es ar viņu sāku strādāt. Kāds tai, kur es viņu izmantoju? Lumionu. Teikšu uzreiz, es neesmu tāds speciālists, kad šīs te manas Lumiona apstrādes varētu izmantot, piemēram, kā reklāmas rullīti. Protams, to varētu darīt, bet tur būtu daudz vairāk jāiegulda darbs. Un, kā liecina pieredze, tad to dara speciāli vizualizatori. Bet šis ir tāds ļoti liels solis manā praksē, ka es varu jebkuru savu objektu, kas ir 3 dimensijās izstrādāts, es viņu varu prezentēt pasūtītājiem. Es varu tiešsaistē izstaigāt to objektu, pats taisīt vizualizācijas, pats taisīt video prezentācijas, un man neviens nav jāiesaist. Parādīšu, kā tad tas izskatās tīri praksē. Paņēmu tādu vienu nelielu maiņu. Tā, es ceru, ka ir redzams. Šis ir izstrādāts Revit programmā. Tam nebūtu pat nozīme, jo vairākas programmas Lumion atbalsta. Tātad viņš dara visam. Ko es taisu uzzīmēju? Es esmu pēc topogrāfijas ar augstuma atzīmēm sazīmējis reliefu, uzzīmējis ēku, iezīmējis ūdeni, kaut kādus ceļus. Tas viss izskatās tāds robains. Nekad neaizmirsīšu, kā es Revit programmā taisīju renderus. Tas bija pirms Lumiona, kur, piemēram, telpa, dzīvojamā ēkā telpa ar baseinu, man renderējās kaut kādas 2 diennaktis. Tur bija ūdens, tur bija atspulgi, tur bija ārā kaut kādi koki, tie bija visi taisīti šai 3 dimensijas programmā. Tas bija diezgan briesmīgi. Šobrīd ir tā, ka tas Lumions un apstrāde ar Lumionu objektiem ir atstāts saldajā ēdienā, jo tas arī diezgan tāds patīkams process ir, ka tu visam piešķir krāsu, tur grozi viņu un bīdi saliec putniņus, saliec kokus, un pasūtītāji ir pieraduši. Tu man pamaini fiks to ķieģelīt, nomaini uz kaut kādu apmetumu, un tas ir tik ātri izdarāms, un tās bildes norenderējās.
nu, pa kaut kādu pusminūti, ka tas ir absolūti kaut kas pilnīgi pretējs līdz tam, kā man tas notika iepriekš, kur tām bildēm bija jāatstāj bezmaz tur pāris dienas, lai uztaisītu vairākas bildes, un nedod Dievs kaut kas nebija pareizi, tad viss bija jāpārtais. Un šobrīd ir tas pavisam vienkārši. Kā es ielieku kokus pēc topogrāfijas, es ielieku tādus vienkārši te puļķīšus saspraužu, kuri man parādās Lumionā, un tad es uz viņiem sastādu virsū tos kokus. Bet, nu, šis, protams, izskatās tā diezgan tā robusti un tā nebaudāms pasūtītājiem. Bet tad, kad es viņu iesaucu iekšā Lumionā, tad atliek piešķirt katram šim materiālam materiālo izskatu. Atliek uz tiem puļķīšiem sastādīt virsū kokus. Pēc fotogrāfijām es apskatos, cik viņi ir augsti. Un tad jau pēc tam tos puļķīšus izslēdz ārā. Tad jau sanāk likt tur cilvēkus, mašīnas, redz, kur arī lopiņus tur var salikt. Un kas ir ļoti tā arī interesanti, ka redzat, dūmi kūp, putni lido, tu strādāšanas procesā jau viņš jau tā kā tāda dzīva bilde izskatās. Ja? Es tagad pabraukšu, es zinu, ka jums tas viss tur tā raustīgi ir, tā mana braukāšana, bet tas ir daļa interneta. Nu, piemēram, šeit, kamēr es stāda puķis, ja tie cilvēki sarunājās un putniņi lido, un tas tā arī ļoti tā interesanti. Un kamīnā kurās uguns. Tad, kad tas viss ir salikts, sastādīts, apzaļumots, tad tiek taisītas atsevišķas bildes, kas arī ir absolūti vienkāršs process. Ir viens klikšķis, pabīdam pa labi, pa kreisi, noklikšķinam, iestādam sauli, iestādam divpunktu perspektīvu, varam pamainīt mākoņus. Tas grūtākais ir atrast kokus, kas atbilst Latvijas klimatam, jo tur ir visādi Āfrikas baobabi un kas tik tur nav salikts. Es saprotu, tā programma ir domāta visai pasaulē, bet ir jāpaskatās, lai neieliek kaut kādu Āfrikas augu. Un tad, kad ir saliktas tās bildes, tad tiek taisīta filma. Filmu klikšķina pa kadriem, kur beigās Lumions pats saliek kopā plūstošā video. Tur arī var iestādīt, vai tā ir nakts vai piemēram, diena. Var salikt apgaismojums, tur lielākas zvaigznes vai mazākas zvaigznes. Var salikt interjeru. Bet, lai uztaisītu tādu tiešām prezentācijas materiālu, tad ir krietni jāpiestrādā pie visādām kafijas krūzītēm un tādiem sīkumiem, kas to bildi padarītu dzīvi. Lumionam tā biblioteka ir. Es, kā redzat, strādāju ar Lumionu 9.3. Tas ir diezgan jau tāds sens. Jaunajā Lumionā es biju iepazīties. Tur ir nākušas klāt daudzas jaunas lietas, ko var izdarīt ātrāk. Piemēram, man ļoti tur iepatikās, ka var zemi bērt kaut kādus tā kā ar aerogrāfu strādāt. Ja? Nav vairs tur jāzīmē
kaut kādas atsevišķas lietas. Kā tas viss notiek? Notiek tā, ka, piemēram, ja mums ir vajadzīgs uztaisīt celiņu, tad viņš ir jābūt kā materiālam izstrādātam. Piedevām tam materiālam ir jābūt ar savu atsevišķu nosaukumu, jo Lumionā ir tā, ka piešķirot materiālam to izskatu, piemēram, ja šis materiāls saucās dēļi, Revitā man viņš saucās dēļi, tad visi materiāli Lumionā, kas saucās dēļi, tiek arī iekrāsoti kā dēļi. Ja šis man saucās bruģis, jeb oļu bērums, kā man šajā gadījumā, tad visi oļu bērumi, kas ir šajā projektā, iekrāsosies tādā tonī. Un es arī esmu redzējis citajās tajās prezentācijās, kur tiešām izstrādā reklāmas rullīšu, tad katrs sīkums, ko mēs gribam ielikt kaut kādā savādākā krāsā, viņam ir jāparādās tajā trīsdimensiju vidē. Redzat, šeit es esmu nohaltūrējis, neesmu pievilcis to ceļu klāt. Ja? Varbūt kaut kāda sakne lien ārā jāpaskatās, vai tie cilvēki tur nelido pa gaisu, vai kaut kā savādāk. Tas īsumā par to, kā tas darbojās. Lielos vilcienos viss, kā saka, galvenais, ka viņš ir absolūti vienkāršs, tās bibliotekas. Piemēram, lai būtu kaut kāds priekšstats, piemēram, koki. Ja redzat, šeit ir 13 un vēl vairākas lapas, un cik es neesmu dārznieks, tad šie te visi nosaukumi, viņi sākās nevis pēc tā, ja, piemēram, man vajadzētu visus ozols, tad viņi sākās ar kaut kādiem amerikāņu, spāņu un kādu tur. Bet ir labi tas, ka var pielikt zvaigznītes, tā kā favorītus savus izstrādāt, un tad viņus var vieglāk atrast. Arī cilvēki, te arī jāskatās, vai visi cilvēki derēs mūsu klimatam. Tas ir tā, baigi jāpaskatās. Bet te ir dažādi. Ir cilvēki, kuri ir kustībā, tad tos var uztaisīt, ka viņi pārvietojās. Tur ir tāda vieta, kur var ielikt, ka viņi pārvietojās, mašīnas brauc. Te jāskatās, ja viņš ir kustošā pozīcijā, tad viņš pārvietosies. Ja viņš ir vienkārši, es varu, piemēram, parādīt, kā šo cilvēku es ielieku, nospiežu, gatavs. Viņš jau tur stāv, ja man viņu vajag pārvietot kaut kur. Es viņu pārvietoju, var pārbīdīt uz augšu, uzlikt, arī rādās, cik augsts no zemes ir, vai viņš ir. Man ļoti patika, ka te ir maz to pogu. Ja? Zem katras pogas, tur ir, ir ko pameklēties. Piemēram, ir kaut kādas ēkas jau, kas ir gatavas. Ja vajag fonu, ciematiņu, un tās mājas tiešām nav tūplānā, ka viņas redz, tad, hops, iemetu māju iekšā. Ja viņi tur kaut kur tālumā mētājās, tad viņi rada tādu fonu. Šajā gadījumā šī mājiņa ir pie jūras, te nekā apkārt nav, izņemot mežu. Kas vēl ir labi, ka man nav jāstāda, piemēram, šis mežs atsevišķi pa kokiem. Viņu var uzreiz kā tādu milzīgu
milzīgu, milzīgu pleķi, iestādīt uzreiz veselu bara kokiem. Nu, piemēram, ja, izvēlamies, cik lielu gribam, rekur. Un tad es daru tā, ka es izvēlos tos skatus, no kuriem es taisīšu šo te bildi. Un tad es tieši tajā kadrā paņemu, ielieku aizmugurē vai nu to meža masīvu, vai kaut ko pieregulēju ar kokiem, lai tā bilde nav plika. Jā. Nu, kaut kur man tas atgādina kaut kādu kino uzņemšanu arī, kur saliek smuki, lai tā kino izskatītos labi, bet īsnībā tur aiz mājas ir kaut kādas stutes un ir kaut kādas mēbeles. Šeit gan ir jāskatās par tām mēbelēm, jo viena lieta ir, ka šīs mēbeles, ko mēs tur liekam iekšā, viņas ir tādas, nu, vairāk tāda priekšstata radīšanai. Bet kā jau jūs, ja, kas strādā ar trīsdimensiju programmām, ir tās BIM bibliotekas, kur pietiekoši daudz jau konkrētu ražotāju mēbeles, kuras tad arī var uzstādīt un pēc tam viņām piešķirt krāsu. Ir arī automašīnas, autobusi, tā kā te ir, kur izvēlēties. Nu, tas tā īsumā par to, kā tas process notiek. Diezgan vienkārši. Es pie viena arī esmu skolotājs Rīgas dizaina mākslas vidusskolā, kur es bērniem revitu mācu, interjeristiem. Un kad es apskatos, ka sākas lekcija, bet tur iepriekšējie vēl sēž un renderē nabaga bildīti, kas jau renderējās kaut kādas 2 stundas. Jā, tās ir bezmaksas programmas, bet 2 stundas gaidīt vienu bildīti uzrenderēt, tas ir diezgan traki. Šeit tas notiek ļoti, ļoti ātri. Parādīšu, kā izskatās vizualizācijas konkrēti šai mājai. Es viņus norenderēju, un tad es viņus mazliet apstrādāju vēl. Aizmirsu, kā to programmu viņi sauc, kaut kādā bezmaksas programmiņu. Piešķiru viņam mazliet asumu, paregulēju gaišumu, ēnas spilgtākas vai mazāk spilgtas. Un tad tā bilde, JPEG bilde. Video es salādēju YouTube un pasūtītājiem aizsūtu linku. Un tad viņi var apskatīties. Un jo tiešsaistē rādīt, es tagad jums nerādīšu tos video, jo tas viss ir atkarīgs no interneta. Un viņš diezgan velkās, bet ja ir tāds saits no YouTube, tad to visu tur var redzēt. Arī pie interjeriem. Šis tāds pilnīgi tāds ātrais kaut kas iemests, lai saprastu, kur kas atrodas, bet ja tas būtu jāuztais kārtīgāk, tad tas būtu jāņem interjerists jau ar visām krāsām un tā tālāk. Jautājums pēc tam. Tagad mēs varētu paskatīties. Ir pieaicināts Andris, kam ir jaudīgāks internets. Mēs varētu šo te pašu māju. Andris varētu uzlikt to rojas maiņu. Es varbūt nostopēšu šo žārēšanu. Varbūt Andris var uzlikt to rojas maiņu, kā tas izskatās video. Ja kāds to redz miglaini, tāpat kā es to redzu miglaini, tad tas ir daļa interneta, jūsējā. Bet labāk šie te saiti,
ir ielikti BIM mājaslapā, tā kā to var apskatīties. Jā, es viņus pievienošu pēc tam pie e-pasta prezentācijas, līdz to brīvi varēs uz savu datoru katrs ielādēt un nostīties. Jā, jo tā būtu pavisam cita kvalitāte. Arī gaismas, redzat, šeit es kaut kur ielicis iekšpusē, lampas nemaz neuzliekot. Ja? Tur ir tāda funkcija, ka tās gaismiņas var uzlikt kārtīgi pastrādājot, tur būtu jāieliek pašas spuldzītes un jāieliek iekšā tas gaismas avotiņš. Tā, tad vēl varam uzlikt siltumu, kas bija tāds jau lielāks objekts, kas bija rekonstrukcija. Pat ne rekonstrukcija, tas bija koncepcijas izstrāde siltumam. Ja, Andri? Kur jau ir liela esoša ēka, kur tiek pārtaisīta par biroju ēku. Nu, arī visi tie apjomi. Visiem stāvokļiem. Un redzat, fonā aizmugurē ir kaut kādas Lumionu piedāvātās. Nē, tās ir manas zīmētās ēkas, jā, jo Lumionam nebija padomu laika piecstāvēns, tāds tik vienkārši nebija. Bet, nu, nācās sazīmēt. Nu, redzat, cilvēki tur staigā. Arī pat autostrīpas, ja, lai viņas tur ielikt, viņas ir modelī jāizstrādā. Ja, jo citādi viņas Lumionā neko uzzīmēt nevar. Viņš ir tikai materiālu piešķiršanai, krāsām, ēnām, debesīm. Bet, ja to visu jau tu zini, kas tev tur jāizdara, tad, nu, piemēram, arī šis te dzīvžoks. Es viņu uzzīmēju kā tādu vienkārši kluci izliekt. Pēc tam piešķiru viņam lapiņas, tur lapiņas var lielākas, mazākas, un izveidojās dzīvžoks. Pat cik arī šie te, stop, nē, varēja palikt uz tā kadra. Varēja palikt uz tā kadra. Un, piemēram, tur bija tāds kadrs ar vīteņaugiem. Bišķiņ apakaļ, vēl bišķiņ, jā, labajā pusītē redzat vīteņaugu, jā. Tas arī ir, es viņas uzzīmēju kā tādu sienu ar robiem, un pēc tam tai sienai es piešķiru lapas. Un rezultātā viņš iznāk kā vīteņaugs un paņem bišķiņā atpakaļ to dzīvžogu, kur mēs redzam, redz, kur dzīvžogs ir, arī viņš ir uzzīmēts kā tāds masīva lenta ar savu biezumu, un tad Lumionā es viņam piešķiru lapu izskatu. Un arī, nu, protams, bortakmenīši, kas ir diezgan liels piņķeris, ja gājēja pārēja, nu, tas viss ir jāiezīmē. Viena lieta, ko es nevaru izdarīt, es nevaru Lumionā uztaisīt, ja, piemēram, iet bruģis ar strīpiņām, es viņu nevaru uztaisīt ar pagriezienu, ar līkumu. Ja? To es nevaru izdarīt. Lai to darītu, tad man būtu jāsazīmē tie bruģi kā atsevišķas līnijas, tad varbūt kaut ko varētu, bet es nezinu, kā to var. Kā to vēl varētu zīmēt, katru bruģakmenīti likt atpakaļ, atsevišķi tai modelī. Nu, tā vēl varētu, ja tiešām tik sarežģīts tas bruģis ir. Nu, un pats lielākais, ko es esmu uztaisījis video, ir Klīversalas projekts, kur bija kaut kādas atsevišķas ēkas, kur katra ēka ir izstrādāta atsevišķi. Ielinkot Revitā man ir ģenplāns atsevišķi izstrādāts,
un katra māja ir ielinkot. Jā, es viņus iztīrīju no dzīvokļiem, no visa izvilku laukā, lai neaizņemtu vietu. Šis video gan, viņš ir diezgan liels. Šo video gan norenderēt man aizgāja kaut kāda diennakts laikam. Bet nu, viņš ir pietiekoši garš un pietiekoši salikts ar visu kaut ko cilvēku, ūdeņu, mašīnas. Bet bija ļoti interesanti. Nu, tiešām tāda rotaļāšanās ar to visu, tos zaļums visu un tos kokus stādi. Un te, piemēram, ir esošs parks, kuram arī tad jāiziet cauri. Un tad uztais to ceļu, pa kuru tā kamera ies. Tad tu brauc un skaties, nu šeit tā kā viens cilvēks pietrūk, šitam vajadzētu iet, šitam tāds pliks izskatās, ieliksim te kādu puķi. Jāpaskatās, lai neieskriens stabā reizēm ar to video, tad kaut kā ieskrienies un iebrauc stabā, ja izai cauri mājai. Ja reizēm skaties, ka te ir ielikti nekustīgie cilvēki, nu tad viņi tā spocīgi izskatās. Ja. Var uztaisīt arī ziemu, tas var nav sarežģīti. Var tiem kokiem var piešķirt arī, ka viņi ir bez lapām. Nekad ziemu neesmu taisījis, jo ziemai tie video nav tik tādi valdāmi. Daudz labāk izskatās, ka viss ir zaļš. Tas ir višķiņ savādāk. Nu, un šādiem lieliem objektiem, kur ir daudz ēkas, tur atkal ir jāskatās. Šis pirms ir tā kā pat jāizdomā, kurai mājai, cik mājas ir pēc plus mīnus vienādām koncepcijām, tad ir jāizdomā, kura būs tumšā, kura būs gaišā, jo arī šeit viņš vienādus materiālus visām mājām uztaisīs vienā skatā. Nu, patās es arī taisīju vienu ceļu, ja, kur bija slīpums, kur bija jāizdomā, kā uztaisīt bortakmeņus, kā uztaisīt apmalītes, kas būs no šķembām, lai tas viss izskatītos. Nu, turpat tik daudz nebija tā strādāšana ar lumionu, cik strādāšana to visu uzmodelēt tā skaisti. Tur ar man bija mešs, un arī es saliku tos baļķīšus, uz viņiem saliku tos kokus. Nu, redzat, šeit kreisā malā ir tukšums, ja, kas slikti izskatās. To video arī tad tā mēģini rādīt, lai nav tukšumi. Nu, es gribētu šeit Rīgas panorāmu redzēt, tas būtu daudz foršāk, ka varētu piebraukt, bet redzēt tukšums. Nu, nav smuki. Ja, bet priekšstatam par kvartālu tas ir krietni vairāk, nekā es to varēju kādreiz izdarīt. Kaut kādi vingrotāji ir un riteņbraucēji. Nogāzes arī izmodelētas. Arī Lumionā ir tāda laba lietiņa, ka var uztaisīt jebkuru no materiāliem tā kā novecināt. Jo, ja viss ir svaigs un tīrs, viņš neizskatās dabiski. Tad tā nogāzīta akmeņi ir vecināti. Ja tur kaut kāds zāle aug, bruģis nav vecināts un viņš izskatās tā kā tikko uzlikts. Nu, te ķīniešu onkulis varēja mīties bišķiņ ātrāk, tur vajadzētu ātrumu pielikt klāt tam velosipēdistam.
Ļoti lielu zobratu viņš brauc. Nu, tādas niansītas, ko tu ieraugi, tad jau, kad tas video ir gatavs, skaties, tur vajadzēja to pielikt. Arī redzat, šeit tie vīteņi aug, ja? Viņi ir uztaisīti ar vienkārši plakni, novilkt tādu plakni uz augšu un piešķirts viņam lapas. Šie te soliņi, man liekas, kad ir lumionu soliņi. Es arī tās skatos, ja lumiona soliņš ir labāks par to, ko es varu atrast kaut kādās bibliotekās, tad viņu arī ielieku. Jā, tie putni reizēm haotiski lido, viņš ieskrien iekšā mājā, ja kāds to pamanīja. Tur ar varētu ņemties ar tiem putniem un bīdīt augstāk un tos ceļus viņiem likt, bet to neviens iespējams pat nepamanīja, ka viņi izlido tai mājai cauri. Nu tā. Šim ķerās. Nu tā, tāds tas mans stāsts par lumionu izmantošanu savā darbā. Jā, būtu Andri labi varbūt uzlikt to video par jaunajām lumionu iespējām, un tad jau var droši sarakstīt jautājumus, ko vēl vēlas, lai parāda Aivars vai Jā, tagad mums. jūs varat redzēt, kā izskatās tāds pilnīgi pabeigts darbs lumionā. Tās viņa iespējas. Arī. Jā, jo iepriekšējie semināri mums vairāk ir bāzēti bijuši uz ainavu arhitektiem, kur vairāk mēs rādījām tieši to ainavu arhitektūru. Tā kā, ja kāds ļoti advancēti, varbūt lumionu tieši izmantoja interjeram, tad arī ļoti interesanti būtu, ka kāds varētu parādīt tos savus darbus, kas Latvijā ir vairāk darīt, jo tā standarts ir bijis ainavu arhitektūra. Jā, nu salikt šīs te visas lietiņas, sakrāmēt plauktos klucīšus un zaķīšus un katru to cilvēku, ja bābolus vāzītē, un tas tāds diezgan liels darbs ir, lai tas viss neizskatās tā pliki. Ja, kaut kādas somas mētājās un zābakļi, un tas viss izskatās ļoti dzīvi. Arī taisot video, ka tas video celiņš ir ielikts, tur arī var nomainīt ātrumu, kaut kādus kadrus ātrāk, lēnāk, to vēl var pieregulēt. Jā, lai šādu te naktieru gaismām uzbūvēt, tad sanāk, ka katrā tajā telpā tur tās gaismas ir jāieliek. Vai nu lielāks vai mazāks. Tad dzīvoklis pat tur var nebūt, bet lai viņš no ārpuses izgaismotos. Jaunā lumionā pat bija tāda iespēja ielikt, lai tajos logos kaut kas no dzīvokļa atspīd. Tāda ir tāda ļoti interesanta tā funkcija. Jā, mums bija iepriekšējā seminārā tieši kolēģis rādīja. Tā kā ļoti atkarīgs. Jā, es to risinu, lai man nebūtu, nerādītos, ka tukšs dzīvoklis piešķir mazliet atstarojošo to spogulīt, un tad tur nevar manīt, ka tur ir
tukšumu tajā mājā iekšā. Ja. Bet, es saku, jaunajā ir tāda funkcija, ka var uzlikt, ka tur aizskar mēbeles rādās. Jā, arī iepriekš, kur bija vairāk par ainavu arhitektu pusi, tad arī viņš rādīja, kā viņš ar zāli strādā. Tā kā, lai zāle nebūtu ideāla vienmēr, tad zālē tiek liktas tā kā vairāk visādas nezāles un vēl visādas ziedi klāt. Un tā zāle izstāsta krietni, nu, tā kā dzīvīgāk, lai gan dabā jau tā varbūt nav, bet ar aci uzreiz patīkamāk nekā, ka viņi tā kā tikko nopļauts, zin kā. Nu, tieši tāpēc tas ir laikietilpīgs process un vai tas tajā reizē nepieciešams. Ok, par jautājumiem es skatos, vajag daudz jautājumu nav, pareizāk sot, es vispār vēl neredzu. Oskars te rakstīs, tad droši jautājiet. Čatā nav, es gan neko šobrīd neredzu, tā kā šis mums nav varbūt tāds ļoti, ļoti detalizēts, bet vairāk pieredzi, tad līdz ar to tie jautājumi mazāk. Tā, ir tātad pirmais jautājums no Jūra. Droši rakstat, ja vēl kādam, kas ir precīzi jautājums. Ja nē, tad, protams, pēc tam var e-pastu sarakstīt. Izlasīšu, vai Aivars izmantojas vizualizācijas kādam no mākslīgā intelekta rīkiem Lumionā. Tā kā tās jaunās funkcijas, ja nemaldos, tev ir 9 versija, kur tās funkcijas vēl nav. Tas vairāk attiecās, ja nemaldos, tikai uz jaunajām versijām, kur ir gan 8K video, gan mākslīga intelekta funkcijas. Tavā gadījumā ir kaut kas arī vecajā versijā pievienots, es tā kā nebūšu pēc kursā. Nē, nezināju. Man liekas, ka tad šitam 9.3 nemaz mākslīgais intelekts nebija vēl tad. Tad laika bija tādi, jā. Bet šobrīd ir par mākslīgo intelektu jaunajā ir ļoti daudz, kā jūs redzējāt arī video, gan kā bruģa uzlabošana, gan uz 8K video uzlabošana, lai tas renders notiktu ātrāk, jā. Tā kā ļoti daudz funkcijas, kā jebkurš cits ražotājs liek. Arī noteikti mēs ar ražotāju esam vienojušies par tādu klātienes tikšanos gadu beigām. Varbūt tad es pastāstīšu, kamēr es gaidu kādu jautājumu, jo par mākslīgo intelektu mums ir šogad tāds pasākums. Ir divas lietas, ko es gribētu pastāstīt. Viens ir praktisks meistarklases gan par Lumionu, gan par dažādām programmēšanas lietām, kas ir saistīti ar arhitektiem, gan par mākslīgo intelektu. Bet cik es skatījos vakar, tad tuvākās meistarklases, kur vēl ir brīvas vietas, ir tieši BIM modelēšana arhikadam un interjera dizaineram. Tā kā droši izmantojiet Eiropas finansējumu, kas šogad vēl līdz maijam ir pieejams. Tā kā par tām meistarklasēm, ja kādiem ir aktuāli, droši vienkārši ziņojiet, jo ir pāris brīvas vietas vēl. Bet te ir tas, par ko mēs sākām runāt, kad gada beigās mēs esam paredzējuši, Aivars šeit nav lietas kursā, bet gada beigās mēs esam paredzējuši tādu Baltijas BIM fórumu tieši Latvijā, kur jau sāicināsim kādus 20-30 ražotājus, redzēs no situācijas gan no mūsējiem, kas Latvijā pārzina mākslīgā intelekta iespējas, gan no pašiem ražotājiem gaidām tādu informāciju un veidojam tādu BIM fórumu dienas garumā, kur jau varēs nodemonstrēt tad katrs ražotājs, ko tad viņš par šiem pēdējiem gadiem ir tieši ieviesis savā programmā tieši no mākslīgā intelekta iespējām un kas tad ir šie visi jauninājumi. Tā kā, Baltijas valstīs tādu semināru esam fórumu nolikuši jau datums, un šobrīd ļoti aktīvi ejam ar visiem runātājiem, visiem programmu izplatītājiem, kas ir Eiropā, kas būtu gatavi pastāstīt no savu skatu punktu. Jo ir jau pagājuši, kā saka, gadi, kad šī mākslīga intelekta funkcijas tiek liktas katrā rīkā, un par to arī būs tāds fórums Latvijā. Ok, kas ir tātad vēl no jautājumiem? Iziesim vēl vienu, es tas pašu answeru. Šobrīd šis mums ir seminārs ar, kā saka, vismazākajiem jautājumiem, jo vairāk ir tāds vizuāls un tā. Es gan būtībā neredzu vairs jautājumus. Tā viss jau bija tīri uzskatāmi, saprotami. Par pašu Lumionu darbību mums YouTube kanālā ir vairāki video, kur jau tas detalizēti tiek rādīts, visa funkcionalitāte, tāpēc mēs šoreiz ļoti detalizēti tādu praktisko pielietošanu varbūt nerādījām, vairāk ir vēlme parādīt vienkārši pieredzes stāstu, un tas arī šodien tika ļoti veiksmīgi izdarīts. Ok, es redzu, ka jautājumu nav, tad
Aivars ir ļoti veiksmīgi visu nodemonstrējis, parādījis, saprotam un skaidri. Nu, vēl viens kaut kas man paspēja uzrakstīt. Vai ir pieejams pagājušais seminārs ierakstīt? Jā, es atsūtīšu šim semināram uz YouTube saiti, un tur jūs vienkārši meklējot varat redzēt mūsu pēdējo gadu veikumus par dažādām tēmām, ierakstot vienkārši atslēgu vārdu Lumion. Jūs redzēsiet vēl 3 dažādus seminārus par dažādām tēmām, par dažādām iespējām, gan ainavu arhitektiem, gan interjeram, tā kā gan. Tas brīvi ir pieejams, un es arī pēc tam tad e-pastā visiem šo lietu nosūtīšu. Kā jā, var izstāst, Juris vēl ir paspēja ierakstīt. Tātad, tu arī redzi šo jautājumu, zem Q&A, varbūt var izlasīt sev tā ar acīm pāri, vai man izlasīt viņu skaidri. Neredzu tos jautājumus. Labi, iespējams, panorāmas skatiem jau varētu izmantot tādu rīku vai mājaslapu Rīgas realitātes esošos modeļus. Es zinu to, bet Rīga EU. Neiet kopā, jā, es zinu, ir tie Rīgas modeļi un ir punktu mākoņi. Varbūt, ka nākotnē tas būs, jo tas būtu ideāli, ka varētu iesēdināt Rīgas 3 punktu mākoni iekšā savu objektu. Bet man šobrīd tas nav izdevies. Es esmu ar daudziem runājis, jo tas nav, viņš nav konstruktīvais, viņš nav konstruktīvi izstrādāts. Tas ir punktu mākonis. Un tur ir tīri tehniska lieta. Ja Lumions varētu atrast veidu, kā punktu mākoni piesaistīt. Un tas būtu fantastiski, jo pēdējos objektos, jā, es pasūtu topogrāfu, un topogrāfu arī piedāvā uztaisīt punktu mākoņu apkārtējo to vidi. Bet viņu nevar pat taisno ielikt. Revitā viņš sēž, Lumionā viņš neparādās. Tā kā tur Lumionam ir ko padomāt, kā to varētu tehniski dabūt gatavu. Jā, vai ir arī rīki tāds ScanTubim vai kas tāds, kas šos skanētos datus pārveido jau modeļa datos, BIM datos, un tas arī, bet tur ir atkal nianses, kā šie dati ir ieskanēti, kādā formātā, un vai tas automātiski smalki, jā. Jā, tā kā tur ļoti daudz nianses, tā kā ideja laba. Noteikti es ražotājiem īstenībā šo arī varu nosūtīt, lai viņš papēta, pastāst, zin kā, tā kā ir aktuāli, zin kā tādu jautājumu. Tas būtu ļoti labi, jo, tā Rīga uzmērītā, viņi, tas viss ļoti labi. Ļoti labi, ka tur varētu ielikt iekšā. Nosūtīšu, jā, īstenībā laba ideja, ko ražotājs par to saka. Vēl tad nākušais jautājums Rojai dienas Volsēs bija nakts fasādes apgaismojums. Tāds komentārs. Jā, bija nakts Kāds bija jautājums? Vienkārši cilvēks tādu precizējumu, vienkārši tas vairāk tāds komentārs, es teiktu, jautājums. Jā, tur bija nakts apgaismojums, to visu var pieregulēt, kā es teicu, arī ziemu var. Ir jāieliek tās lampas, gaismas ķermeņi, jāiebrauc viņā smuki iekšā ar to gaismiņu, un tad viņš, darbojās. Ok, labi. Vēl viens, tad arī tāds par jauno versiju raksta, kad jaunajā versijā ir daudz foršu jaunu objektu, backdrops, kuru uztaisa visu panorāmu, vai kā pilsētu, vai mežu, vai kalnus. Tā kā, ja kādam ir aktuāli tā jaunā versija izmēģināt saprast, tad arī brīvi man e-pastā uzrakstat. Es uz 14 dienām varu izveidot jebkuram jauno versiju, pilno programmu bez ierobežojumiem. Tā kā, ja kāds grib šo programmu pamēģināt, jo reizēm ir tā, ka, pieņemsim, datora jaudas varbūt ir nepietiekoši, parasti tas ir video karte vai varbūt vienkārši dators ir novecojis jau dažādās komponentēs, bet ja kāds vēlas pamēģināt savus, kā saka, esošos modeļus, kas ir modelēti Archicadā, SketchUpā, AutoCADā vai Revitā, varbūt kādā citā rīkā, nezinu, tur Raino pieņemsim, tad brīvi man uzrakstat e-pastā, es uz 14 dienām jebkuram varu izveidot pilno programmas versiju,
Ražotājs to ļauj, tā kā brīvi jūs varat uz savu datoru pamēģināt, pastīties. Un, nu, kā jau Aivars teica, Lumions ir vienkārši programma. Līdz ar to brīvi tajās 14 dienās jūs ļoti daudz funkcijas varat izmēģināt, un viss jums būs ērti saprotams un uzturams. Tā, pastīsimies. Katrā ziņā vēl, Aivar, tev paldies liels, ļoti skaisti darbi. Un par to jauno versiju vēl tāds, ka kokiem nav nepieciešams izmantot koku klāsterus, līdz ar to noteikti tev arī aktuāli tā jaunā versija kaut kad papētīt, tu droši man arī vienkārši dot ziņas tev izveidošu, kurām ir. Labi, tad jau liels paldies visiem, un tad jau saziņu turpmāk, un droši ziņojāt, kā kas ir nepieciešams, un tad jau tiksimies kādā no nākošiem semināriem par citu tēmu, un kas ir par citu runātāju. Liels paldies! Jā, Jā, paldies! jā tā.